Pagājusī vasara bija diezgan mitra un lietaina, un tas palīdzēja lielajām dillēm latvāņiem izaugt kārtīgi gariem. Viena posma garākie, tas ir 113 centimetri, īsākie no 25. gada vasaras ir 75 centimetri. Tie ir lietus koki, kurus var izgatavot vienā posmā, ir arī tādi, kurus gatavo no vairākiem posmiem. Bet vienā meistarklasē pietiek izgatavot tādu, tas ir darbiņš 4 stundām. Skaņas celiņš, ko būvējam iekšā, ļoti atšķirās. Viens no kaprīzākajiem graudiņiem, kas rada skaņu, ir pipari, jo pipari ir ļoti ķerīgi un tiem nav gluda virsma. Bet to skaņa ir diezgan patīkama. Linsēklas, kaut arī viņu forma nav īsti piemērot lietus kokam, linsēklē ir ļoti gluda virsma, kas neķerās. Un, ja ir labs skaņa celiņš, tad viņš rada ļoti, ļoti raitu skaņas tecējumu. Skaisti, vai ne? Lietus koka meistarklasē pēddien ir palikušas dažas vietas, tā notiks Vecrīgā, Ritumā. Biļetes ir Biļešu paradīzē. Un vēl viena noslēdzošā sezonas meistarklase būs Valteros, Jūrmalā, mārta beigās. Un tad jau visi lietus koki ir sagatavoti tikai jau pieteiktajām meistarklasēm, kas notiks iģuciem un mūziķiem. Un tad jau tiksimies tikai oktobrī, novembrī.